krīzes padomes vadības sēde ir sasaukta ministru kabinetā pie premjerministra Valda Dombrovska. Tajā lems par turpmāko rīcību saistībā ar notikušo traģēdiju un sēde sasaukta, lai vienotos, kāda ir nepieciešamā valdības un iesaistīto dienestu turpmākā darbība. Savukārt Rīgas domē pēcpusdienā sasaukta pašvaldības atbildīgo dienestu sanāksme, tikmēr izpildot Rīgas domas priekšsēdētāja Nila Ušakova rīkojumu, Rīgas pilsētas būvvalde šodien sāks ārpuskārtas pārbaudi visos būvobjektos, kuros darbojas firma Re&Re, kas būvēja arī sabrukušo veikalu. Šobrīd mēs tiešraidē esam sazinājušies ar valsts prezidentu Andri Bērziņu. Arī viņš vakarā ļoti intensīvi sekoja līdz notiekošiem. Ļoti bieži sazinājās ar visiem atbildīgiem dienestiem, lai uzzinātu situācijas attīstību. Labrīt, prezident kungs. Labrīt. Sakiet, kādi bija pārdzīvojumi tad, kad uzzinājāt par traģēdiju un kādas šobrīd ir sajūtas? Sajūtas, kādas viņas var būt, sākot no vakardienas 6. Tās sajūtas ir tādas, ka, man ir bijusi tāda personīga traģēdijas, tāpēc tā labi to apzinos, to situāciju un kā tas ir, ka tu nezini, vai tev atnāks vai neatnāks mājās. Jā, jūs arī dosieties uz dievkalpojumu, kas šodien paredzēts. Jā, tas ir mans pienākums, un es to centīšos pagodināt bojā gājušos, un es gribu izteikt līdzjūtību visiem bojā gājušo piederīgiem, novēlēt izturību, un arī izteikt līdzjūtību daudzajiem ievainotajiem